Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you are alive for Jesus, I want to hear a bigger hallelujah. Un ja tu esi dzīvs priekš Jēzu, es gribu dzirdēt tādu lielāku aleluja. I want you to put your problems aside. Es vēlos, lai tu noliek savus problēmas maliņā, Because God is bigger than that problem. tāpēc, ka Dievs ir lielāks par tavu problēmu. Before the problem came, Pirms problēma atnāca, God has already provided solution. Dievam jau ir atrisinājums. So that problem is not bringing you down. Šī problēma nenoliks jūs lejā, It is preparing you to shoot you up. bet tas ir, lai tev sagatavot, lai tev uzšaut And so augšā. don't be bothered about the problem. Tāpēc neuztraucies par problēmām. Amen. Amen. Don't allow the problem to hit you. Neļauj, lai problēma tevi sasit. You know, there's a difference between hitting and touching. Ir atšķirības starp to, ka tevi ir iesists vai tev pieskarās. When somebody hits you, Ja kāds tev iesit, you feel the pain. tu jūti sāpes. And so you scream. Un tad tu bļauj. You express the pain. Tu izpaudi sāpes. But when somebody touches you, Bet ja kāds pieskarās you tev, only look at the person and give a smile. un tad tu tikai paskaties un pasmāji. At times you don't even care. Un pat reizēm tu pat neuztraucies. Don't allow the problem to hit you. Neļauj, lai problēma tevi sit. Let the problem touch you. Bet let, The problem touch you and not hit you. jā, tu vari ļaut tikai, lai viņi pieskarās tā Be problēma. hit by the promises of God. Bet, lai tev šodien iesit Let the word of Dieva God hit you. apsolījumu. Let the word of God hit you. Lai Dieva vārds tev And iesit. then scream Lai- hallelujah. Un tad, lai Dievs tev iesit. Hey! Kliegt aleluja. Amen. Our God is good. Mūsu Dievs ir labs. And we thank God for today. Mēs pateicamies par šo dienu. I'm happy I'm back home. Es esmu priecīgs, jo es esmu atpakaļ I mājās. have missed home a lot. Un man pietrūk mājas ļoti. And I thank God for this opportunity to serve the Lord. Un paldies par šo iespēju Dievam, ka es varu kalpot Dievam. And today, Un šodien we are going to enter into a moment of prayer, as always. mēs kā vienmēr iesāksim ar lūkšanu. But before we start, Pirms tam, there's something I want to draw your attention to. bet es gribu pievērst tavu uzmanību uz kaut ko. Today is a very special day globally. Šodien ir īpaša tāda globāla diena. It is a day that ministers of the gospel are being celebrated. Kad šodien svina šos kalpotājus, jeb Dievu kalpus, tā kā atceramies par viņiem, tā kā pateicamies Dievam. The second Sunday in the month of October every year, 2. oktobra svētdiena katru men gadu and women of God are celebrated. Dieva vīri un Dieva sievas tiek svinētas vai kā var to pateikt, suminētas vai pieminētas. I know in Latvia it's quite different Protams, Latvijā tas ir savādāk, when it comes to Mother's Day and Father's Day. kad ir, piemēram, mātes diena vai tēvu diena. Second Sunday in the month of May, mothers are celebrated. Un 2. maija svētdienā tiek mammas svinēts, pieminēts. Second Sunday in the month of June, fathers are celebrated. Un jūnija 2. svētdienā arī tēvi tiek And second pieminēti. Sunday in the month of October every year, Un men Oktober- and women of God and those in the ministry are celebrated. Un oktobra 2. svētdienā tiek pieminēti un svinēti Dieva vīri, sievas un kalpotāji. Amen. Amen. And today, wherever the man of God is, Un šodien, lai kur būtu šis Dieva kalps, I believe he will be watching us. un es ticu, ka jūs arī skatāties uz All mums. the men of God in Latvia, Un visi Dieva vīri, cilvēki all the Latvijā, men of God worldwide, visā pasaulē we celebrate them. mēs svinam. More especially, Un it īpaši the ones God has blessed us with.
īpaši tie, caur kuriem Dievs mūs ir Paul svētījis. said, Pāvils we sacīja, should give double honor Pāvils sacīja vēstulēs, ka mums vajadzētu dubultu godāt to those who minister to us tos, kuri kalpo in mums the word and in doctrine. gan vārdā, gan mācībā. And in the year 1992, Un 22. gadā, a decision was made in the US 1992. gadā, A decision was made in the US Amerikā tika pieņemts lēmums, that this is going to be a global celebration. ka tā būs tāda globāla svinēšana. Now, the point is, I'm telling you honestly, Es godīgi jums saku, men and women are going through a lot. vīri, sievas iet cauri daudzām dažādām lietām. Every time you see Yanis here, Katru reizi, kad tu redz Jāni when you šeit, see Dinah here, Daina ir šeit, and they are always smiling to you, un vienmēr viņi smaida jums, they are preaching to you, sludina jums, they are praying for you, lūdz par jums, they are encouraging you. iedrošina jūs. Don't ever think that everything is well. Nedomā, ka viņiem viss ir labi. Their problems might be bigger than yours, Varbūt viņu problēmas pat ir lielākas nekā but jūsējās. because of Christ, Bet tāpēc, ka Kristus, they sacrifice their pain viņi ir upurējuši savus for you sāpes to be happy. par jūsu dēļ, lai jūs būtu laimīgi. At times, as a man of God, you don't even feel like preaching. Un arī pat Dieva kalpi, viņiem ir reizes, ka viņi nejūt, ka viņi grib vispār kalpot, sludināt. But because of Christ, Bet tāpēc, ka Kristus, you put that pain aside un tu noliec šīs sāpes and malā still preach to people. un turpini sludināt cilvēkiem. There are times you may not even have enough. Even what to eat will be a problem. What to eat will be a problem. Varbūt ir pat problēma, kad nav ko ēst. But you must put that aside and feed others. Bet arī pat tā problēma mums jāliek malā, ka mums nav ko ēst. Turpināt barot citus. A man or woman of God will dress good, Dievu kalpi, kā teikt, apģērbās labi. but will not be living a good life. Un tai pašā laikā varbūt nav laba dzīve. I'm talking of economically. Es runāju par ekonomisko A situāciju. man or woman of God is trained to cry in private. Šie kalpi ir audzināti, trenēti, lai viņi varētu kliegt uz Dievu privāti, But laugh in public. bet mīlēt publiski. And so today, Un tāpēc šodien, being a special day for men and women of God and those in ministry. kad ir īpaša diena par šiem Dievu kalpiem, kas ir kalpošanā, If you know any pastor ja tu zini kādu kalpotāju, who have been a mācītāju, blessing to you, kas ir bijis tev par svētību, at least for today, ja vien tikai šodien, when you go home, kad tu ies mājās, just pick your phone, paņem savu telefonu, a message, aizsūti kādu a vēstu phone call. vai pazvan. Pastor, Mācītāji, I am not calling you to tell you my problems. es šoreiz nezvanu, lai pateiktu savu problēmu. I am calling you to tell you that God bless you Un es šoreiz zvanu tāpēc, lai pateiktu, lai Dievs tev for svētī. preaching to me, Par to, ka tu sludini for mani, praying for me, ka tu lūdz par mani, for encouraging me, ka tu iedrošini mani. for even having time to listen to me. Un pat, ka tev ir laiks uzklausīt mani. I say God bless you. Un es saku, lai Dievs tev svētī. There are certain people, Ir cilvēki, when they call the man or woman of God and they don't get them, un cilvēki, kad nevar viņu sazvanīt savus mācītājus, kalpotājus, they rather get angry. un viņi kļūst dusmīgi. And they decide even not to talk to you. I called you, you didn't pick. I called you, you didn't Un pick. tāpēc, ka tu nepacēli klausuli, esi dusmīgs. They don't even bother what the man or woman of God will be going through. Viņi pat neiedomājas, caur kādām situācijām viņi iet You cauri. must pick my call. Un viņi domā, ka mācītājiem vienmēr jāpaceļ Men klausuli and man. women of God always have ears to listen to our problems. Viņiem kalpotājiem vienmēr ausis ir dzirdēt mūsu problēmas. But how many of us have ears to listen to them? Bet cik daudziem no mums ir ausis, lai dzirdētu šos kalpotājus? There is so much sacrifice. Jo tik daudz ir šis upurs. Amen.
Tik And liels so ir tas this is what upuris. I want us to do before we enter into any prayer. Un pirms mēs lūdzam, es gribētu, lai mēs darām kaut I ko. want you to bow down your head. Es gribētu, lai mēs noliecam savus galvas. And with a clean and a genuine heart, Un ar tādu tīru sirdi. think of all the men of God has used to bless your life. Tagad padomā par šiem cilvēkiem, ko Dievs ir And I lietojis tavā want you to dzīvē. just pray for them 1 minute. Un es vēlos, lai tu 1 minūti vienkārši Father, bless lūdzi this par pastor viņu. for me. Svētī šo. If you can mention their name, Dievs. Father, bless this pastor for me. Tu vari minēt viņu vārdu un saki, Dievs, Bless that svētī šo woman of God for me. kalpotāju, svētī šīs Bless this kalpotājas, minister for me. svētī šos For being a blessing to me, kalpus, Father, bless ka them viņi ir for me. bijuši man par svētību, par In the name of stiprinājumu. Jesus. Just lift up your voice. Jēzus Lift up your Kristus voice. vārds, Lift up your pacel savu voice. balsi Lift up your lūkšanā. voice. Lift up your voice. Vienkārši lūdz par Lift up your viņiem, voice. Lift up svētī your viņus. voice. Lift up your voice. Vienkārši pieliec, That man of Savu God who is sirdi. always there for you. ka šie kalpotāji ir bijuši priekš That man tevīm. of God you know. Tie kalpotāji, ko tu zini, It may be that he is not even a Latvian, varbūt viņi pat nav latvieši, but he has blessed your life. bet viņi ir svētījuši tavu You have dzīvi. watched his videos. Tu esi skatījies viņas video, You have listened to his tu esi sermons. klausījies viņas He dievkalpojumus. has laid hands on you before. Viņi ir likuši rokas uz, He has uz poured jums. oil on you before. Viņi ir lējuši eļu uz jums. He has interceded for you Viņi before. ir aizlūguši par He has jums. been there for you. He has been there for you. Dem. There. He's been there for Viņi ir you. bijuši priekš tevīm. Just lift up your voice and then Vienkārši pray for that pacel man or balsi, woman of God. turpin svētīt viņu. In the name of Turpin runāt Jesus. dzīvību un svētīt. Amen and amen. Yes, Now I vārdā. want us to rise up. Dinah, please can you join us? Dinah, join us. yeah. Do we have other men of God, men and women of God in the house? If you are a man of God, if you are a woman of God, please join us here. In Latvijā, kā lai to var pateikt? If you are a pastor, Kalpotāji from this church, from mean other ministers? churches, any ministers. minister here. Any minister. Yeah. Visi kalpotāji. Yes. If you are a minister here, join us. Nāk šeit. Visi Šeit kalpotāji. Yes. If you are a minister here, Jā, join nāk us. šeit. Visi If you are kalpotāji a nāk minister šeit. here, join us. Visi kalpotāji nāk šeit. Visi kalpotāji nāk šeit. Now, church, please let us rise up. If you are a minister, It seems like everybody is a everybody is a Yeah, minister. yeah. Oh, because it's small church and Yeah. many ministries. Many and workers. Workers. oh, I see. Eģu. Okay, don't worry. Okay, the rest of us, let us be upstanding. I want us to hold hands. If Es you are gribu, lai here, mēs come, paņemam, come. sadodamies rokās Come uz this šo way, pusi. come. Uz šo pusi. Make sure you are on the pulpit. Jā, lai jūs uzkāpat uz. Yes, make sure you are on the pulpit. If we have to form, 2 lines is good. Now, the rest of us, please let us be upstanding. Piecelsimies. Pārējie. Now, this is what we are going to do. Mēs darīsim tagad šo. Today being a special day for pastors, Šodien ir īpaša diena priekš mācītājiem. I want you to pray for the one on your right. Lai jūs lūdzat par to, kas ir jums labajā Yeah, pusē. so Yanis, I'm on your right. Oh, no, I'm on your left. Jā. Amen. Un I Ronijs want you lūgs to par pray for the Guns. one on your right. Jā. And those of us here, Un pārējie, kas ir šeit, please, I want you to pour out your heart. lai jūs izlejat savus sirds lūgšanā. Pray for these ministers of the Lūdzu gospel. par šiem kalpotājiem, Whatever secret challenge they are going through, lai kāds izaicinājums viņi iet cauri, whatever secret problem they are going through, kaut kāds apslēpts problēmas, grūtības, caur ko whatever viņi iet. help they need, Vai vienalga kāds, lai būtu viņa vajadzības. spiritually and physically, Garīgi vai fiziski, let God answer them. lai Dievs atbild May viņiem, God strengthen them. lai Dievs stiprina viņus More oil to be a blessing. un vairāk, lai būtu par In the svētību. name of Jesus. Jēzus I want you vārdā. to stretch forth your hands here. Pacel And savus just begin rokas to uz pray for them. priekšu un Begin to lūdzu pray par for them. viņiem. Begin to pray for them. Begin to Lūdzu pray par for them. viņiem, svētī Begin viņus. to pray for them. Begin to pray for Vienkārši them. Begin to pray for them. iestājies par viņiem. Begin to pray for them. Pray for them. Vienkārši Pray for lūdzu, them. svētī. And as we are standing here, Prasa pray for Dievam, them next kungs. on your right. Jā, Pray. lūdziet. Pray.
pray, Un šeit pray, uz skatus pray, tie, kas pray, ir labajā pray, pusē, pray, par tiem jūs pray, tagad pray, lūdzēt. pray, pray, Par pray, labi, pray, jā, par pray, labi. Jā, par tiem pray, jūs lūdzēt. Jā, pray, šajā pray, brīdī pray, lūdziet. pray, pray. Turpinām lūgt. Pray in the name of Jesus. Turpinām lūgt Jēzus vārdā. Pray in the name of Jesus. Pray. Lūdzam. Lift up your voice and pray. Lift up your Lūdzam, voice and pacel pray. balss Lift up your un voice and lūdzam. pray. Pacel balss un lūdzam. Lift up your voice and pray. Lūdzam. Lift up your voice and pray. Pacel balss un lūdz. Pray, 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 Lūdzam. pray. May Lūdzam. God take away sicknesses from them. Lai Dievs paņem prom slimības, May God take financial problems from them. lai Dievs paņem prom finansiālās grūtības May no God take viņiem, away confusion from them. lai apjukumu paņem prom no May viņiem, God give them a stable life, lai Dievs iedod viņiem stabilu dzīvi a prosperous life. un apgādāt dzīvi, Protect them and their families. pasargā viņus un viņa ģimenes, Deliver them from every attack of the enemy. atbrīvo no katra ienaidnieku uzbrukuma, Destroy altars against them. izād šos vēlna In the name darbus. of Jesus. Jēzus Lift up your vārdā. voice, lift up your voice, lift up your voice, lift up Turpinām your lūgt. voice. Lift Turpinām up your lūgt. voice, lift up your voice, lift up your Turpinām voice, lift up svētīt. your voice. Arī neaizmirstam Lift par up your voice and mācītāju pray. Lift up your Valentīnu. voice and pray. Lift up your Turpinām voice and lūgt. pray. Turpinām lūgt iestāties. Pastor here. Valentīns. 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 Lift up your voice and pray in the name of Jesus. Amen and Jēzus amen. vārdā. Amen. Now, wherever head pastor is, Lai kāds būtu jūs Valentīns. mācītājs. Valentine's, right? Jā, Valentīns šeit, šajā Now, draudzē. wherever he is, Lai kur viņš šobrīd būtu. as we celebrate pastors, Kad mēs tagad svinām šos we are praying for kalpotājus, him and his family. mēs tagad lūgsim par viņu, Valentīnu un viņa That ģimeni. may God continue to protect them. Lai Dievs turpina sargāt viņu. May God continue to bless them Lai Dievs turpina svētīt viņu. for allowing themselves to lead this church, Lai viņi var ļaut Dievam vadīt to šo establish draudzi this church. caur viņiem. Lai Wherever he stiprinātu is. draudzi. Lai kur viņš May būtu. the hand of God locate him. Lai Dieva roka ir pār viņu. Every problem he is going through secretly Katra problēma apslēptībā, that caur he ko viņš can't iet, share with us, ar ko viņš ar mums nevar dalīties. God knows. Dievs And zina. may God answer him. Un Dievs, lai atbild Lift up viņam. your voice and bless him. Vienkārši Lift pacel up your balsi, voice and pray for svētī him. viņu. Lift up your Iestājamies voice and par pray for viņiem. him. Lift up Lūdzam, your voice and pray for him. svētījam. Lift up your Jēzus voice and pray vārdā. for him. Lift up your voice Halleluja. and pray for him. Lift up Halleluja. your voice and pray for him. Pray for him and his O, household. lūdzam par viņu, Pray par for viņu him. Pray for ģimeni, him. Pray for par him. viņu bērniem, Pray for him. mazbērniem, And the house, Halleluja. the wife, the par children, viņu everything that namu, concerns him. par viņu ģimeni. Pray for him. Pray for him. Halleluja, Pray mēs for him. svētījam viņu Jēzus vārdā. Pray for him. Pray for Mēs him. svētījam In the Jēzus name of vārdā. Jesus. Jēzus vārdā. Father, we thank you. Tēvs, mēs pateicamies. Amen. Amen. Now, Yanis and Dinah, please come here. Yanis Hey. and Dinah. Tagad tev Yes. jāiet ir. So, ministers, please still hold your hands. Jūs turat rokas aizmugurē. Now, they have a church they are leading, Viņiem arī ir draudz, kur viņi vada. but they have decided Bet viņi ir nolēmuši that not only our church, ne tikai savu draudzi, but we will be a blessing to Skrunda bet Church. arī, kad mēs būsim par svētību šai draudzei. The way they think about their church, the way they think about their church, Tas, kā viņi domā par savu draudzi, the same plans they have for Skrunda Church, Sorry. One more time. the same plans they have for Skrunda Church. Tas pats plāns, kas viņiem ir priekš Skrundas draudzes. At times when they call me Reizēm viņi pazvan man, and they are telling me their plans, how they are in a hurry to come to Skrunda, viņi stāsta par saviem plāniem, kā viņi steidzās nokļūt how they Skrundā. have to sacrifice their sleep and come to Skrunda. Kā ir jāziedo savus miegs un jābrauc uz They Skrundu. can be tired. Varbūt viņi ir I noguruši. remember before I went to Erasmus, Es atceros, pirms es aizbraucu uz programmu, kāpēc es biju prom. on Tuesdays, right? Otrdienās, Yes, pareizi. Jānis after work, Jānis ir You pēc call darba, me. viņš zvan man. I'm going to Skrunda. Es šodien braucu uz So Skrundu. let's go. Tā kā I braucam. know this man is tired, Es zinu, ka šis cilvēks ir noguruši jau. but because of Christ, Bet tāpēc, ka Kristus, he will be driving the whole day
tāpēc viņš visu dienu ir braucis, but because of bet Christ, tāpēc, ka Kristus he viņā, will put the stress aside tad viņš noliek to stresu and malā still drive from Ventspils to un tik un Skrunda. tā no Ventspils vēl atbrauc Bless uz the Skrundu. church. Svētī Get draugs, to home late, aizbrauc mājās sleep a vēl, little, mazliet paguļ, get back to work the next morning. nākošajā rītā atpakaļ uz darbu. If it's not the support of the wife, Tas nav vienkārši sievas atbalsts. if the wife doesn't understand him, Ja sieva viņu nesaprot, he wouldn't be able to do it. tad viņš nedarītu to. I believe, Nevarētu. apart from him doing the work peacefully, Neskatoties uz to, ka viņš var darīt šo darbu mierīgi, if the wife decides that I don't understand you, he would never have the peace of mind to even minister in Skrunda Church. ja sieva pateikt, man nepatīk tas, ko tu dari, tad viņam nebūtu miers sirdī, ka viņš varētu kalpot So Skrundā. we can't celebrate him alone and leave the wife. Un tāpēc mēs nevaram svinēt tikai vienu no viņiem, mums ir jāsvin abus kopā. This team have been a blessing to many people. Šī komanda In Ventspils ir and bijusi in par Latvia. svētību daudziem cilvēkiem Ventspilī, And Latvijā. today, Un if šodien, you have been blessed by their ministry, ja jūs esat svētīti ar viņu kalpošanu, if you have been blessed by them, ja jūs esat svētīti ar I viņiem, want you to, from a sincere and a genuine heart, bless them for me. es vēlos, lai jūs manis dēļ svētījiet no I visas want you to stretch sirds forth your hands here godīgi one more viņus. time. Ministers, please, we are praying Izstiepsim for them. rokas un arī pārējie kalpotāji mēs lūdzam tagad Just par bless viņiem. them. Vienkārši Bless them. svētī viņus. May God continue to protect them, Lai Dievs viņus turpina sargāt, deliver them from every attack of the enemy, atbrīvo no jebkāda ienaidnieka uzbrukuma, spiritually and physically. garīgi un fiziski. May God grant them their heart desires. Lai Dievs viņiem dod viņus sirds May God vēlēšanās. open more doors for them. Lai Dievs atver viņiem jauns As durvis. they minister to others, Kad viņi kalpo citiem, let the angels of God minister to them lai too. Dieva eņģeļi arī viņiem kalpo. Commit their family into the hands of God. Nodod viņu dzīves, ģimeni viņu Their Dieva children, rokās, viņu bērnus, Katie, Keitī, uh, Kristapu. Christoph, commit them into the hands of God. Mēs nododam viņus tavās rokās, Let no harm come near them. lai nekāds posis We netuvojās are viņiem. committing even Yanis's parents or mother into the hands of God. Mēs pat Jāņu mammu ieliekam Dieva rokās. We are committing Dinah's Mēs parents into the ieliekam hands of God. Dainas All their vecāks, families. visas viņu As they ģimenes. are blessing families, Kamēr viņi svētī May citas God ģimenes, bless their families. lai Dievs arī viņu ģimenes lift up your svētī. voice and pray. Pacel Lift balsu up un your lūdz, voice and pray. pacel balsu un Lift up your lūdz, voice and pacel pray. balsu Just un bless lūdz, them. vienkārši Bless svētī them. viņus, Bless vienkārši them. svētī, Bless them. svētī, Bless them. svētī, Bless them. svētī. Shadada brantumi libus ayazente de devosa. Yade kabrus mazante de devosa. Yade kabrus mazante de devosa. Just bless them. Bless them. Bless them. Vienkārši svētī, vienkārši them. svētī. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. I believe this is what God wants us to do. Es ticu, ka tas ir tas, ko Dievs grib, lai mēs izdarām. Because this wasn't the plan. Jo mēs tā nebijām ieplānojuši. But God is doing his own thing. Bet Dievs dara pats savu darbu. Just pray. Vienkārši Pray for them. lūdz, Pray vienkārši for them. lūdz par viņiem. Pray for Vienkārši them. lūdz par Bless viņiem. them. Svētī viņus In the name of Jesus. Jēzus vārdā. Amen and amen. Amen, amen. Now the final thing, then I'm done with maybe prayers. Pēdējā lieta, tad laikam es būšu beidzis ar lūkšanām. I am from Ghana, Es esmu no Gānas. and before I came to Ghana, Un pirms es aizbraucu uz Gānu, I have been serving under a great man of God, pirms es atbraucu no Gānas, es kalpoju zem varana Dieva vīra, Apostle Dr. Isaac. apostulu doktora I want you to Aizaku mention the tree name, Owusu Bempa. Ousu Bempā. Good. Uzvārdas mēģināju izteikt. I say in ministry, I have only one father, Es saku, ka kalpošanā tev ir tikai viens but tēvs, several mentors. bet daudzi tādi palīgi kalpotāji He has been a blessing vai to me. tādi skolotāji. Viņš ir Even- bijis man svētīts. Even in Latvia, Pat Latvijā he still prays for me. viņš vēl joprojām, kamēr es esmu He Latvijā, lūdz par encourages mani, me. iedrošina mani. And as we are celebrating fathers, Un mēs svinam tēvus, as we are celebrating pastors, svinam mācītājus, as we are celebrating the clergy, svinam tos, kas ir priestera amatā. he may not see me now, Varbūt viņš man neredz but I šodien, know his God who called him bet es pazīstu viņa Dievu, kurš ir viņu aicinājis. sees what his son is doing for him. Un viņš redz, ko
garīgais dēls dara priekš viņa. Wherever he is, Lai kur mans today that we are celebrating garīgais tēvs pastors, būtu, šodien mēs svinam mācītājus. I want you to help me pray Un for es him. vēlos, lai tu palīdzi man un mēs varētu lūgt For par God's viņu un protection. svētīt viņu ar Dieva aizsardzību, For God's blessings Dieva svētībām and God keep him un Dieva from uzturēšanu. every attack of the Lai enemy. Dievs uztur viņu no jebkāda ienaidnieka And when we are done, uzbrukuma. Un kad būsim beiguši, When we talk of a woman, kad mēs runājam par sievietēm, she is a symbol sieviete ir of simbols increase. pieaugumam, A woman vairošanās is a symbol of simbols. fertility. Viņa ir auglības A simbols. woman is a symbol of abundance. Sieviete ir pārpilnības, pārticības I will simbols. let Dinah pray for the church. Un in pēc tam Ghana. es ļaušu Dainai lūgt par Gānas draudzi. Amen. So Amen. please stretch forth your hands here. Tāpēc pastiepiet rokas pretī šeit, tā kā uz Wherever Roniju pusi. Un lai He is kur in Ghana. Gānā šobrīd atrodas May viņa the garīgais hand of tēvs, God be strong lai upon Dieva him. spēcīgā roka ir pār May viņu. God continue to keep him Lai Dievs turpina viņu turēt. as he prays for me for more blessings. Un kā viņš lūdz par to, lai man būtu As he vairāk prays for me svētības. always for more anointing. Kad viņš lūdz, lai man būtu vairāk I will svaidību. also be strengthened to bless Latvia. Lai es būtu stiprināts svētīt Pray for Latviju. him, pray for the Tagad family. lūdz par viņu Pray un for viņa the church. ģimeni, lūdz par viņu In the draugu. name of Jesus. Jēzus vārdā. Wherever he is Lai now, kur viņš ir šajā brīdī. Apostle Dr. Isaac Apostols Dr. Aizaks, Owusu Bempa, Osu Bempa. God continue to Lai lead him Dievs turpina viņu in vadīt everything he does. visā, ko viņš dara. The pastors Mācītāji, working under him, kas darbojās zem My viņa colleague autoritātes. pastors Mani kolēģi, that are working with mācītāji, him, kas sadarbojās ar viņu, sacrificing a lot for the kas church. daudz ko ir ziedojuši May draudzes labā. God preserve Lai them Dievs sargā viņus and their household, un viņu namus and may God bless them in Ģimenes. all ways. un svētīt visos Spiritually and iespējamos physically. veidos. Fiziski, garīgi un visos citos In the name veidos. of Jesus. Jēzus vārdā. Now, I want Dinah to pray for the church. You have been there, so you know the church, right? Jā, es esmu bijusi Gānā viņa draudzē, tur, kur ir viņa garīgais tēvs. Glorious Word Chapel. Godības pilnā vārdā kapela, tā So varētu today nosaukt that we to are vietu. celebrating ministers of the gospel, Un tā kā mēs šodien svinam šos te mācītājus you being a un minister, Dievu kalpotājs, es arī esmu I want you kalpotājs. to pray for the church. Un viņš vēlas, lai es lūdzu par šo draudzi, Use the church as point of contact lai es lietoju šo draudzi kā tādu and kā pray for all churches in Ghana. kontaktu, kad es pieskaros tam And garīgi pastors in un Ghana. Dievs svētī visus Gānas In the name of mācītājus un Jesus. draudzes. So let's all listen to Dinah or follow her as she leads us in prayer. In Okay. English, Maybe, because do we do that in English? Yeah, Okay. in English, yeah. Jā, un kāds tūkos tu? Okay. Nu, it kā jau nevajag, jā. Okay. Yeah, Lord, we come before you in the name, the mighty, powerful name of Jesus Christ. And we thank you, Lord, for Ghana Church. We thank you for every single person, Lord, that is in ministry in Ghana. For every pastor, for every pastor's wife, for everyone who is about to be in ministry in the name of Jesus. And Lord, I pray in the name of Jesus Christ that the seeds that they plant would be more than they can count, that they would be overflowing, that they even can't even see where they are going, but these seeds overflow with harvest in the name of Jesus, and the glory of God be released from the places where the seeds have been planted, Lord, in a way that these seeds can't be even tracked. Lord, I pray that these seeds bring another seed form, more seeds coming out. And I also pray, Father, that the children of their anchors, their children, their people coming from them, the sons and daughters, would overcome the enemy's gates in the name of Jesus. We pray that every demonic attack against Ghana churches, against Christianity would be broken down in this region, Lord. We pray for your mighty power to work in Africa in a powerful way. We speak and proclaim Africa belongs to Jesus, and so does Ghana, because it's not except from Africa. Lord, we pray for whole country, for whole
whole continent in the name of Jesus, because it all belongs to you. You have sacrificed. You have sacrificed yourself, the best that you had. You gave, you poured out your blood so that nobody would stay aside from you, Lord. And so we pray for every African, we pray for every foreigner living there, that they would become your children, your daughters, Lord, your sons, Lord, and they would overcome the enemy's attacks, enemy's powers, and nothing would stand against the church of God, the government of God upon the earth through your children and your daughters and sons. Will prophesy, and you will pour out your spirit upon whole flesh. Lord, let all Africa be flooded by your spirit, Lord, so that everyone would know that you are alive, you are powerful, and you're raising up this continent once again for mighty, miraculous, even volcano type of revival in the name of Jesus. Father, we pray for fire, Lord, fire from within, not from outside, but from there within, Lord, from the depths of their country. Let it come out in the name of Jesus. Let it overflow. Hallelujah. Mighty miracles, mighty power, Lord. I see crutches, I see crippled running, Lord. I see healings, I see resurrections, I see the glorious light of your Son. Shining upon that land, Lord, and we bless you. We thank you for everything that you have done, and it's time, Lord. I know it's time for you to be glorified in Africa. So we bless your work. We thank you for everything you are doing in everyone's heart, even in secret, every dream that you have put inside of them, every purpose you've placed inside of them. Lord, let it spring out. In the name of Jesus, let it manifest in a natural, as it has already manifested in a spiritual spirit, Lord. Thank you, Jesus, for everything you're about to do. We welcome it, we receive it for Africa, and we bless it, Lord, in the name of Jesus. Amen. 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 Let's clap for Jesus. Amen. Amen. God richly bless you, Dinah. God bless you so much. God bless you, not only for the prayer, yes, but God bless you for all the sacrifices you are making to keep the house of the Lord running. Jā, paldies mācītājiem par to, ko viņi dara, lai Dieva nams turpina darboties. And God richly bless you too. Un lai Dievs arī tevi bagātīgi for the great svētī support you are giving to par his to lielo servant, atbalstu, ko tu dod Yanis. Dievu kalpam Jānim. And Yanis, God richly bless you. Un lai Dievs arī tevi, Jānis, I svētī still remember bagātīgi. the first day I met him. Es vēl joprojām atceros pirmo dienu, kad es viņu satiku. When I came to Latvia, Kad es pirmoreiz atbraucu uz I Latviju, arrived on September 12th. es atbraucu uz 12. septembrī, And the Lord told me that fast for 7 days. un kungs man sacīs, gavēj 7 dienas, And I will give you a person un es tev iedošu vienu who cilvēku, will lead you in kurš tev Latvia. vadīs pa Latviju. I started the fasting on Monday. Es iesāku gavēni pirmdienā, Tuesday, otrdien, somebody just came to me pēkšņi kāds pie manis and atnāca said, I am going home. un teica, es braucu mājās. But the Lord said, I should come to you first before I go. Bet kungs man teica, pirms es braucu mājās, man jāatnāk pie tevis, And jāsatiek I tev. told him that I am fasting. Un es viņam teicu, es gavēju I'm šobrīd. looking for just one person. Es meklēju A tikai missionary. vienu cilvēku, misionāru That no God will Latvijas, use him to bless me. kur Dievs lietos, lai svētītu mani. And the person mentioned Yanis. Un tās cilvēks, viņš ieminējās par Jāni. But by then he had traveled to Scotland. Bet tajā brīdī Jānis bija aizceļojis uz Skotiju And so he gave me his number. un iedeva viņu numuru. I sent him a message. Es aizsūtīju viņam ziņu. Tuesday I did not hear from him. Otrdien nedzirdēju neko no Wednesday viņa. I did not hear from Trešdien him. nevienas ziņas. Thursday I Ceturtdien had a short message bija īsa atbildīte. which was a sign of hope Cerības gaisma. that he has seen my message and he will respond. Kad cerams viņš ir redzējis manu ziņu un So varbūt I was still atbildēs. fasting. Un es vēl joprojām gavēju. And then on Saturday Tad sestdien he sent me a message in the morning that he wants to meet me in Citru. viņš teica, es gribu tev satikt Citro sestdienas rītā, And viņš when we rakstīja. met, Un tad, kad mēs satikāmies, it was as if we have known each other for many years. un kad mēs satikāmies, bija tāds sajūta, kā mēs būtu viens otru pazinuši jau gadiem. We spoke about ministry. Mēs runājam par kalpošanu. It was my first week in Latvia, Tā bija man pirmā nedēļa Latvijā. but I was discussing Latvia with him. Bet es ar viņu runāju par Latviju tā
And he was the one that made me Un viņš bija tas, kurš know lika man, about the 7 mountains. viņš man of God. palīdzēja uzzināt 7 par prophetic 7 mountains of God. pravietiskiem We ietekmes discussed kalniem, that. un mēs par to parunājām. And that was where our friendship started. Un tur sākās mūsu draudzība. And I'm telling you, Un es jums saku, you know, his life viņa dzīve has made me understand one thing. ir man palīdzējis saprast vienu lietu. You don't need the whole world to make it in life. Lai tu dzīvotu normāli, tev nav vajadzīga visa pasaule. You don't need many people Tev nevajag, lai tev būtu apkārt daudz paziņu. before God can bless you. Pirms Dievs tev God kaut can kādā use veidā var only sakt one svētīt. person. Var Dievs lietot tikai vienu To cilvēku, bless your life. lai svētītu tavu dzīvi. By him or through him, Caur viņu vai pateicoties I've viņam, ministered in several churches in es esmu kalpojis vairākās draudzēs Ventspils, Ventspilī, Riga, Rīgā, Skrunda here, Skrundā and a lot of places. un vēl citās We vietās have, there, Latvijā. I remember we attended the program. Es atceros, mums bija viena programma, Somebody came to, are you Ronnie? un kāds atnāca pie manis un teica, tu esi And Ronijs? I said, yes. Es teicu, jā, Can I help you? vai es tev varu He palīdzēt said, I kaut kā? have heard about you. Es esmu par tevi And I dzirdējis. said, through who? Caur ko? And he said, oh, Yanis. Viņš teica, nu, Through no Yanis, I Jāņa. heard about you. Es esmu dzirdējis par tevi. I was in Germany Es biju Vācijā when I received a message un saņēmu ziņu, of an interview they had with me. That is the Latvian Christian radio. un kāds bija dzirdējis šo te Latvijas kristīgā rādījā to interviju. They are playing it on air. Viņi to ēterā pārāja, And so the person recorded it and sent it to me. un mācītājs to bija ierakstījis un atsūtījis man. How did it come to pass? Kā tas viss jums tur It is notika? because of one person the Lord gave me. Un tas ir tikai tāpēc, ka vienu cilvēku Dievs And man that is atsūtīja, Jānis. un tas bija Jānis. And so today, Un šodien he is my friend, viņš ir mans my draugs, senior brother, mans vecākais brālis and my father. un vēl mans tēvs. Amen. Amen. I'm the only black Latvian. Es esmu vienīgais Latvijas melnādainais. Ronis Vekmanis. Ronijs Vekmans. Amen. Yanis, Jā, I know people are watching, es zinu, ka cilvēks skatās, and the church too is here. un draudz arī ir šeit. As we celebrate pastors today, Kad mēs svinam I mācītājs want to šodien, say a very big thank you to es you gribu no sirds pateikties tev for every single thing you have done for me. par pilnīgi katru lietiņu, ko tu esi izdarījis manā Encouraging labā. me. Iedrošinājis, Directing me. virzījis uz In priekšu. fact, you have made my life in Latvia actually so easy. Patiesībā tu manu dzīvi Latvijā un Ventspilī esi padarījis tik vienkārši, tik If I vieglu. need something and I call him, Ja man kaut ko vajag un es pazvanu Jānim, even if he doesn't have it, pat ja viņam tā he nav ko knows vajag, somebody he will tell me, go viņš and zina meet this kādu, person and you kuram have it. tas ir, vai kurš var satikt kādu, kuram tas ir. I've been driving in Latvia. Es esmu braukājis pa I Latviju. have never spent €1 on my car. Un par mašīnu es neesmu iztērējis pat 1 Anytime eiro. my car breaks down, Katru reizi, kad man mašīna saplīst, take it to the shop. aizved uz auto I'll go and put it mehānisko darbnīcu, ieliek viņu tur. And then when they are done, he will tell me, go for your car, it's Un ready. tad, kad mašīna ir saremontēta, viņš saka, brauc pēc savas Am I mašīnas. to pay something? Vai man kaut kas jāsamaksā? Don't worry, I have settled Neuztraucies, that. es to visu jau esmu nokārtojis. I came here, I had the car 2023. Man bija 23. gadā He mašīna. has been paying my bills till now. No 23. gada man ir mašīna, un visi And- mani and- rēķini ir apmaksāti and such a caur man. viņu. Tāds cilvēks. There's no way I can't celebrate him. Es nevaru vienkārši nesvinēt. And so I am telling the whole world, Un tāpēc es visai pasaulē saku. I'm telling Es Latvians, saku Latvijai, my friends in Ghana, maniem draugiem that Gānā, you are an angel God gave me. ka tu esi eņģelis, kur Dievs man I'm atsūtīja. telling the church of Skrunda, Es saku Skrundas you draudzei. are an angel God gave me. Tu esi eņģelis, kur Dievs God man richly bless you for atsūtīja. me. Un lai Dievs tev ļoti God bagātīgi richly svētī, bless tāpēc you ka es for to me. ļoti vēlos. And God bless your family too. Un lai Dievs svētī arī tavu For ģimeni. everything that you have done for Par me. visu, ko tu esi God izdarījis. bless you so much. I Lai Dievs tev celebrate svētī you. ļoti. God bless you. Es tev svinu. God bless you. God bless you. Amen. I Amen. remember when we went to Estonia, Es atceros, kā mēs uz Igauniju braucam. and there was one man of God we visited. Tur bija viens Dieva vīrs, kur mēs And he said, apciemojām. you are the first African to come here. Viņš teica, tu esi pirmais afrikāns, kas atbrauc uz šejieni. And it was because of Yanis. Un patiesībā tas notika tāpēc, ka Jānis, If I'm to talk about him, we will not preach. ja mēs par viņu te tagad runāsim, tad mēs reāli vispār I will nesludināsim. end here. Tāpēc es pabeigšu šeit. And what I'm saying to you Un tas, ko es saku jums is that pārējiem, today
ka šodien, whether the devil likes it or yes. Sorry, Whether the devil likes it or yes. all ears. Yes. Or not even or no. Whether he likes it or yes. Vai viņam tas patīk vai nē, ja? Yes. God will still bless you. Dievs tik un tā tev svētīs. Today, Šodien you are living here tu aizies no šajienes, healed. dziedināts, You are living here tu aiziesi with fresh anointing. ar jaunu svaidījumu. As the word of God comes, Tad, kad Dieva vārds may nāks, God increase your faith. lai Dievs vairo tavu As the word ticību, of God comes, tad, kad Dieva vārds nāks, may God touch you lai Dievs pieskarās and tev heal you from all problems. un dziedina tev no visām In the name of problēmām. Jesus. Jēzus vārdā. Amen. Amen. God bless you. Lai Dievs svētī. Man liekas, ka karsts ir šeit, ne? Kā visiem tā ir karsts, ja? Šis bija kaut kas tāds galīgi neplānots. Mēs nezināju, ka šī diena ir. Es zināju, ka tā diena ir, bet ka tieši šodien tas iekrīt, es nezināju. Būt šādā situācijā nav viegli latvietim. Ka pa tev kaut ko labu runā, kad pateicās tev, ja mēs latvieši nav pieraduši. Mēs arī mācāmies, kā Dievvārds mums to māca, vai ne? Ja? Un kas ir tas labākais mūsu vidū, kad viss tiek sakārtots, kā Dievs to ir izveidojis savā vārdā. Kādas ir mūsu attiecības, ja? Kā mums attiekties pret vecākiem, kā vecāki pret bērniem, kā mēs attiekties pret kalpotājiem, vai ne? Un kā Dievvārds mums māc godāt savus vecākus, vai ne? Un es domāju, tā ir svētība. Ja mēs ļausim tam ienākt mūsu sirdīs, mūsu domās, mūsu ikdienā, mūsu attieksmē. Amen. Jūs zināt vienu pravietojumu, ka Dievs var pievērst tēvsirds bērniem un bērnsirds tēviem. Amen. Tāpat starp mammām un meitām. Ja? Varbūt kāds ir šeit no mums, kas sapņo par tādu mirkli, būt atpakaļ kopā ar mammas, būt atpakaļ kontaktā ar tēvu. Ja? Bet tas ir tas, ko Dievs dara. Amen. Un Dievs var atjaunot, Dievs var sakārtot. Bet tas, ko mēs redzējām šeit caur Roniju, ko Ronijs darīja šeit, ka Dievs mūs māca, kā pateikties, kā lūgt par kalpotājiem. Pats Pāvils teica, lūdziet par maniem. Ja? Un ja mēs ļausim tam vārdam, Dievu garam noskaņot mūsu sirds, katram savā vietā, katram savā atbildībā un darīt to, ko viņš mums ir uzticējis, tā valstība strādā. Evaņģēlijs tad ir spēkā. Tad mēs viens otru atbalstam tādā veidā, kā Dievs mūs ir nolicis. Atcerieties rakstvietu, dodiet, kas Dievam pieder, dodiet Dievam. Kas ķēniņam, tas ķēniņam, vai ne? Un ja mēs to mācāmies mūsu vidū, draudzē, un tas ir svētība, kad šeit ir no citas tautas, vai ne? No Āfrikas. Un arī Dievs viņiem ir atklājis lietas, kas ir vairāk nekā mums ir atklāts. Un arī otrādi, kas mums ir atklāts, mēs svētījam viņus. Un tā ir svētība, ka mēs varam būt kopā. Amen? Amen? Un es gribētu pateikt, tas man bija liecība, kamēr mēs slavējam, tas, ka jūs salikāt šos krēslus kopā. Tas pirms šie krēsli bija kopā, kaut kas notika garīgi. Kaut kādi šķēršļi tiek novākti mūsu vidū. Kaut kāda vienotība tiek atraisīta mūsu vidū. Jo Dievs vēlas, lai mēs visi ir viens zem Jēzus Kristus galvas. Lai viņa miesa ir viens. Lai mēs neko nešķiro, lai mēs neko nedala. Lai mūsu vidū nav mēs un jūs. Lai mūsu vidū nav sievas vai vīri, lai vecāki vai jauni. Dievs vēlas, lai visi mēs ir kopā. Vairāk situēti,
mazāk situēti. Vai ne? Dažādi sociāli slāņi. Dievs grib, lai mēs visi ir kopā. Dievs grib, lai bagātie nekļūst pārbagāti, bet lai viņi var dalīties. Amen? Dievs vēlas, lai mēs savā starpā esam viens otram par svētību. Vai ne? Amen? Un tāpēc es gribu pasludināt, ka tā vienotība ir notikusi. Kaut kādas izmaiņas garīgā pasaulē ir notikuši, ka mēs mūsu vidū vairs nedalām. Amen? Jā? Amen? Arī nedalām konfesijas, nedalām arī kaut kādas draudzes, nedalām kaut kādas mācības, vai ne? Mēs esam viens. Vēl viena lieta, kas ir manā sirdī, ko es domāju, ko mums vajadzētu lūgt Dievam. Jūs zināt, ir tāda rakstvieta, nepievilieties. Dievs neļaujas apsmieties, ja? Jo to, ko cilvēks sēj, to cilvēks arī pļauj. Tas, ko tu dārzā iesēji, to tu arī pļauj. Protams, nezāles tu nesēji, to izdarīja ienaidnieks. Nezāles tu rauj ārā dārzā, ja? Bet citiem vārdiem sakot, šobrīd tavu dzīve ir tā, tu esi tur, tu esi produkts tam, ko tu esi pats sējis līdz šim. Tu esi šodienas produkts tam, ko tu esi runājis ar saviem vārdiem. Mūsu mute ir stūre mūsu dzīvei. Tu esi šodien nonācis tur, ko tu esi pats sarunājis par savu dzīvi. Amen? Vai tu tici tam? Es nerunāju tāpēc, lai tu justies slikti. Es nerunāju tāpēc, lai mūsu deguns ir zemē. Bet es runāju par to, ka faktiski ne tikai Dievs nosaka mūsu dzīvi, bet arī mūsu izvēles, mūsu lēmumi ikdienā, mūsu lēmumi zem spiediena, mūsu izvēles tādās sprukās, ka mēs esam stūrī nonākuši. Un mēs šodien esam tur, ko mēs vakar izvēlējās, ko mēs vakar kādas lēmumus pieņēmām. Un saprotiet, un mēs nevaram teikt, ka visur vainīgs ir Dievs, un mēs nevaram teikt, ka visur vainīgs ir velns, jo starp Dievu un velnu ir cilvēks, ir tu un ir es, kas pieņem lēmums, jo Dievvārds saka, padodieties Dievam un stājieties pretī velnam. Un mūsu dzīve sastāv no to, kam mēs esam pretojušies un kam mēs esam padevušies. Amen? Un mēs katrs varam dot liecību, kādiem ir vieglāk padoties Dievam, kādiem ir vieglāk pretoties velnam. Vai ne? Mēs esam dažādi un mums ir dažādas pieredzes un dažādas lietas ir bijušas dzīvē. Vai ne? Pirms dievkalpojuma mēs runājam, kad ir laiki, kad mēs ejam caur Navas ielējām. Vai šeit kāds zina, par ko es runāju? Vai kāds zina, kad ir arī virsotnes? Jā, ir kalni. Mēs esam kalnā. Mēs citreiz esam zirgā. Mēs esam uzvarā. Vai ne? Bet ir pirms tām uzvarām mēs varam liecināt, ka bija ielējas. Vai ne? Vai ne? Nav tā, ka visu mūžu mēs esam ielējā. Bet ielējā mums Dievvārds māca, kad mēs neesam vieni paši. Dāvids teica, nāves ielējā es nebīstos. Tāpēc, ka es neesmu viens. Viņš ir ar maniem ielējā. Un mēs runājam par to, kad nevajag bēgt no ielējām. Ja Dievs tev vada caur šo ielēju,
tad viņš tev sagatavo tavam kalnam. Viņš tev gatavo kaut kam, kas ir aiz tās nāves ielejas. Un Psalms 23 mums atklāja, ka aiz nāves ielejas ir uzklāts galds. Aiz nāves ielejas ir zāļainās ganības. Aiz nāves ielejas ir eļļa uz tavas galvas. Un tavs trauks ir pilns un plūst pāri. Amen? Tāpēc nebeidz no ielejas. Nebeidz no spiediena, nebeidz no neērtām situācijām, nebeidz no konfrontācijas, nebeidz no grūtiem laikiem. Viss, kas ir tavā un manā dzīvē, tas ir daļa no procesa. Arī mūsu nepaklausība ir daļa no procesa. Arī mūsu nepadevība Dievam ir daļa no procesa. Ja mums ir grūti padoties Dievam, mēs izejam vēl kādai mācību stundai, mācību laikam, lai mēs saprotu, ko nozīmē padoties Dievam. Amen? Ja mēs nestājamies pretī vēlnam, tad mums ir vajadzīga mācību stunda, ka tas ir nepieciešams mums stāties pretī vēlnam. Jēzus nestāsies pretī vēlnam. Jēzus iedeva tev autoritāti, viņš iedeva tev varu, viņš iedeva tev šo spēku. Viņš iedeva tev savu vārdu. Amen? Lai tu lietot viņu vārdu. Nevis, lai tikai tev skaitās, nevis, lai tikai tu zini par viņu, bet lai tu lieto šo autoritāti savās dzīves situācijās. Savos apstākļos, ka vēlns atnāk caur sajūtām pie tevis, ka tu pēkšņi dusmīgs paliek, tu pēkšņi nevar ciest kādu, tu pēkšņi negribi dzirdēt kādu. Tev atnāk šīs sajūtas moments, un kas nenāk no Dieva. Un vēlns lieto mūsu sajūtas pret mums. Vēlns lieto mūsu domas. Viņš atnes kādas domas, kas nav no Dieva. Amen? Un tāpēc tais brīžos, kā pie mums atnāk kaut kas, kas nav no Dieva, mums ir jālieto autoritāte. Mums ir jālieto šī vara. Simptomi slimībai atnāk. Bailes par finansēm atnāk. Ziņas caur YouTube, caur nezinu, kāds ir kanāls tagad, es pat nemaz nezinu. Visādi kanāli, Facebookā, ziņas. Būs ļoti grūti laiki, būs 3. pasaules karš, būs tas un šis un vēl kaut kas. Amen? Tāpēc pieņem, es gribēju teikt tā, mums jāatzīst šodien, ka mēs esam tur, kur mēs esam stūrējuši. Mēs baudam to, ko mēs paši esam sējuši. Mēs esam tur, cik mēs daudz esam padevušies Dievam. Mēs esam tur šobrīd, cik mēs daudz esam pretī stājušies vēlnam. Mēs esam tur, kur kādi lēmumi ir bijuši pieņemti. Mēs esam tur, kādas izvēles ir bijušas pieņemts. Es gribu, lai mēs atzīstam, ka mēs esam daļa no tā. Lai mēs nesakam, kad pie visa ir vainīgs Dievs vai vēlns vai kāds cilvēks, bet tu esi savs dzīves pravietis. Tu esi tas, kas atbild Dievu priekšā par savu dzīvi. Un Dievs neprasīs kādam par tevim. Dievs prasīs tev par tevim. Amen? Un kāpēc es visu to runāju? Tāpēc, kad ir priecīgas ziņas. Šodien ir jauna žēlastība. Šodien Dievs mūs mīl, un tāpēc viņš runā tev šo patiesību. Un viņš neliekuļo, un viņš saltus, melus, ja viltus, negrib, lai mēs justies uz īsu brīdi labi, bet viņš vēlas, lai mēs mācāmies no
savām kļūdām, no citu kļūdām, grūtos laikos, lai mēs esam norūdīti, lai mēs esam sagatavoti nākamajiem laikiem. Man veidojās jauna tēma – grūtie laiki. O, mīļie, es gribu tev mierināt un iedrošināt. Nebeidz no ielējām. Nebeidz no grūtiem laikiem. Nemeklē tās vietas, kas tev grib izklaidēt. Nemeklē tikai tās mācības, kas patīk tavām ausīm. Amen. Esi tur, kur Dievs tevi ir nolicis. Esi tur, kur Dievs tevi ir iestādījis. Esi tur, kur Dievs tev grib aplaistīt. Esi tur, kur Dievs tev grib pabarot. Esi uzticams un gaidi, ka Viņš iesāk to pabeigs. Viņš apsolīto piepildīs. Un atceries, nāves ielej beidzās. Viendien beidzās. Atceries, pēc katras nakts nāk rīts. Amen. Atceries, ka tas, kur tu esi šobrīd, tu tur vairs nebūs. Atceries. Arī labās lietas, zini, man bieži vien ir bijuši tāda liecība no Dieva. Viss ir jauki, viss ir forši, viss ir brīnišķīgi, ir svaidījums, ir kalpotāji, ir debesis atvērts, viss. Bet es gribu tev atgādināt, tā nebūs vienmēr. Ne tikai baudi, bet esi nomodā un paņem to, ko Dievs tev dod šodien. Jo tev būs tas vajadzīgs rītdien, tev tas būs vajadzīgs nākamo nedēļu. Paņem to, ko Dievs tev dod šodien. Kāpēc es visu to runāju? Jo šodien ir glābšanas diena, pestīšanas diena. Un es gribu, lai mēs varētu Dievu priekšā paprasīt piedošanu. Par visu to, ko mēs saprotam un arī nesaprotam. Bet ne apsūdzībā, ne nosodījumā, ja? Bet apzinoties, jā, Dievs, man lēmumi nav visi bijuši pareizi. Atzīstot, mans izvēles nav bijuši vienmēr, kas pagodina tev. Mani vārdi, mana stūre nav vienmēr stūrējusi tavā virzienā. Apzinoties, atzīstot, nožēlojot. Mīļie, ja mēs gribam evaņģēliju, kas ir Dieva spēks, tad no mūsu dzīves mēs nedrīkstam pazaudēt nožēlas mirkļus. Mēs nedrīkstam pazaudēt atgriešanos brīži. Mēs nevaram pazaudēt šos atzīšanas momentus. Tas ir evaņģēlijs. Mēs neviens neesam pilnīgi. Mēs katrs darām kļūdas. Mēs katrs nepareizs lēmums pieņemam. Bet ja mēs saprotam, ka mēs to katrs darām, tad mums jāsaprot, ka mums katram ir jānožēlo šīs lietas. Mums katram jāatzīst un katram ir jāatgriežas. Amen. Ja tu gribi, lai jauna žēlastība ir ieslēgta šodien un nākamā nedēļā, tad mums jāsaka, Dievs, piedod. 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 Piedod man par šiem lēmumiem. Tavs attiecības ar tēvu un māmu šodien ir tāds, jo tavā pagātnē ir bijuši lēmumi, ir bijuši zvēresti, ir izteikti vārdi, kas ir definējuši šodienas attiecības ar tavu māmu vai tavu tēti. Bet es gribu tev pateikt, nekas nav par vēlu. Šodien var būt jauni lēmumi tavā dzīvē. Šodien var būt jauns izvēles tavā dzīvē. Šodien var būt citi vārdi, kas nāk no tavas mutes. Un šodien tu radīs rītdienu. Šodien tu sēs nākamajai nedēļai. Šodien tu būvē savu bērnu likteni ar saviem vārdiem.
Un ja bērni redzēs, ka tu šodien pieņem cits lēmums, ja bērni redzēs, ka tu nožēlo iepriekšējos lēmums, viņi redzēs, kā tu mainīsies. Viņi redzēs, kā tu mainīsies, un līdz ar tevīm viņi mainīsies. Un viņi vairs nepieļaus tās kļūdas, ko tu esi pieļaus. Amen. Tāpēc būsim pazemīgi Dievu priekšā un atzīsim Dievu priekšā, bet ticībā. Nedarīs to kaut kādās sajūtās, kaut kādās pašnosodījumā vai apsūdzībā vai pašžēlošanā. Tas neko nedod, mīļie. Negaidi sajūtas, neved savu dvēseli kaut kādās sajūtās, bet apzinies, atzīsti, nožēlo un atgriezies. Amen. Nerakņājies. Svētais gars ir jau uzcēlis šobrīd augšā to, ko viņš runā šobrīd uz tevi. Amen. Sadarbojies ar Svēto garu. Viņš ir šeit. Viņš darbojas tavā dvēselē. Viņš tev vadīs caur šo nāves ielai. Dažiem no mums nāves ielai nav tāpēc, ka Dievs grib, lai mums šodien ir nāves ielai. Tāpēc, ka tie bijuši ir mūsu lēmumi, tie ir bijuši mūsu izvēles. Amen. Amen. Dievs neļaujas piesmieties. Amen. Un arī šodienas vārds attiecībā pret mācītāju, pret kalpotājiem, arī tie, kas mūs ir sāpinājuši. Un es gribu vēl pateikt jums, ja kalpotāji mūs ir sāpinājuši, padomā, cik daudz ir sāpinājuši kalpotāji. Padomā uz abām pusēm, visi mēs ir sāpināti. Visi mēs ir kaut kādā veidā salauzti. Ja? Ja? Un caur šo salauztību ir mūsu kalpošana. Caur šiem lēmumiem, caur šo dzīvesveidu ir šī kalpošana. Vai viņi ir pilnīgi, vai viņi ir laba, vai viņi ir slikta, bet viņi ir tādi, kādi viņi ir. Bet viņi var kļūt labāk. Un Dievvvārds saka, kļūstiet vēl pilnīgāki savā mīlestībā. Kļūstiet pilnīgāki savā kalpošanā. Kļūstiet pilnīgāk savās lūkšanās, savā runāšanā, lēmumos, kļūstiet pilnīgāk. Amen. Dievs zina, kur mēs esam. Un atceries, Dievs man uzrunāja. Dievam nav problēmas nekāds ar mūsu problēmām. Tā nav galīgi viņa problēma. Problēma Dievam, ja mēs vairs neesam kopā ar viņu. Mūsu vecāka problēma, ja mēs ir pazaudējuši savus bērnus. Tā ir lielākā traģēdija ģimenē, ja mēs pazaudējam vienalga kaut kādā veidā. Bet ja tavs bērns ir pie tevim, tad tev kā vecākam, skatoties uz bērnu, pārējais nav nekādas problēmas. Vienalga, cik viņš ir parādā, vienalga, ko viņš ir izdarījis, vienalga, ko viņš ir pasacījis, viss iespējas mainīties. Amen. Dievam tavu grēku vispār nav problēma, jo viņš ir piedošana. Dievam tavas slimības nav problēma. Saprotiet, arī slimības ir ietvērts visās šajos ciklos, lēmumos, izvēlēs, jo tas atnes mums stresu. Un stress dod par mūsu slimību, dod mūsu ķermenim. Saprotiet, tas viss ir saistīts savstarpēji kopā. Tu varbūt pieņem šodien jaunu lēmumu, un tu saņemsi atrisinājumu savā veselībā. Tu nezini, kā tas var atsaukties tavā dzīvē. Tu vari pieņemt lēmumu citā sfērā, un tavs attiecības ir dziedināts. Amen. Un es nezinu tev atbildēt, kas tev jādara, bet prasa Svētajam garam. Svētais gars runā tavā sirdī.
Jēzus sacīja, ticiet Dievam un ticiet arī man. Jēzus sacīja. Un ziniet vēl, ko Pāvils teica? Neticiet katram garam, bet pārbaudiet šos garus. Citiem vārdiem sakot, ticiet svētajam garam. Ticiet Dievam Tēvam, Dievam Dēlam un Dievam Svētajam garam, kas dzīvo tevī. Sadarbojies ar viņu. Viņš runā tevī, viņš vada, viņš māca, viņš dara līdzīgi tev Kristum. Amen. Un katra nākamā uzvara kalpos daudziem. Ļauj viņam dot tev uzvaru. Ļaujies. Mēs runājam ar brāli. To, ko Dievs mīl, to viņš pārmāca. Dievvārds saka, mēs varbūt nelikumīgi bērni, ja mēs paliekam bez pārmācības, bez tā apmācības procesa. Ja mēs negribam būt no Dieva, no Tēva, no draudzes, tā kā sirds apgraizīšana iet cauri, mīļie, tā ir daļa no evaņģēlija. Tā ir daļa no mūsu dzīves, būt konfrontētiem, būt pārmainītiem, būt apmācītiem, būt sagatavotiem, būt vīrstrinu vīru, būt likumīgiem bērniem. Vai tev ir bērni, par kur tev ir vienalga, kā viņš aug? Vai tev ir bērni vienalga, kā viņš ģērbjas, kā viņš runā, kur viņš atrodas? Tā nav mīlestība. Amen. Vēl vairāk mūsu Dievs, kas mūs mīl, viņam rūp visas lietas. Un tāpēc viņš mūs māca, vada, pārmāca. Amen. Lūksim šo lūkšanu Dievs, lai šis Dieva process, lai kur viņš varēja būt apstādināts, lai viņš turpinās no šīs dienas. Ar šiem lēmumiem, ko Svētais Gars liek darīt tavā sirdī. Halleluja! Paldies Tev, debes Tēvs! Paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam nākt tādi, kādi mēs esam. Pie žēlstības troņa. Paldies, ka mēs varam nākt. Tu esi teicis, nākiet un tiesāsimies. Kaut arī jūs grēki būtu sarkans kā asins. Es viņus darīšu baltus. Es viņus nomazgāšu. Es tev darīšu par svēto. Es spēju darīt tev par taisno. Es tev spēju darīt par nevainīgo. Es spēju tev nomazgāt un darīt tev par derīgo. Varbūt tu biji nederīgs, bet es tev daru par derīgu. Bet nāc pie manis, tiesāsimies. Un tāpēc, kad Jēzus bija uz krusta, tāpēc, ka Jēzus izlēja savas svētās asins, tieši tāpēc mēs ticam, viņa asins mazgā mūs, balina, viņa asins runā skaļi par mūsu dzīvēm, viņas aizlūdz par mums, Jēzus svētās asins. Dievu priekšā ir daudz svarīgāk, ko ir izdarījis viņa dēls Jēzus Kristus, nekā tas, ko cilvēks ir izdarījis pret mūsu Dievu. Halleluja! Jēzus! Kungs, mēs nākam pie Tevs, tādi, kādi mēs esam. Mēs nākam pie Tevs tāds, kāds Tu esi. Kungs, Tu pārbaudi mūsu sirds un īksts. Tu atver mūsu acis, mūsu auss. Kungs, Tu zini mūsu visos sīkumos. Un mēs nākam šodien. Kungs, paldies, ka Tu vēlies mūs atkailināt savā priekšā. Tu vēlies mūs izģert. Tu vēlies novilkt maskas no mūsu sejām. Tu vēlies paņemt mūsu fasādi prom. Lai kāda tā fasāde būtu, varbūt tā ir kalpošana, varbūt tas ir status, varbūt tas ir kaut kāda pieredze,
Varbūt tās ir drēbes vai brīles vai mašīna, vienalga kāda fasāde, aiz ko mēs slēpjamies. Kungs, tu, kas mūs pieņem, kādi mēs esam, un tu, kas mūs neatstāja to, kādi mēs esam, tu maini mūs līdzībā Jēzum Kristum. Kungs, piedod, mēs lūdzam piedod par tiem lēmumiem zem spiediena, piedod par lēmumiem cilvēku ietekmes dēļ, piedod par lēmumiem, jo mēs tad nesapratu, ko mēs darām. Piedod par tām izvēlēm, kad vai mēs aprecēja to vai šo cilvēku. Piedod, ka mēs gājām strādāt tur vai šur bez tavu padomu, Dievs. Piedod, Dievs, Kungs, ko es esmu domājis bez tevis, ko es esmu runājis bez tevis, ko es esmu dzīvojis bez tevis, ko es esmu kalpojis bez tevis. Kungs, piedod un apžēlojies, Kungs, par manīm. Jo es uzņemos atbildību par saviem vārdiem. Es uzņemos atbildību par tām izvēlēm, lēmumiem. Halleluja! Halleluja! Kungs, es lūdzu piedod un mazgā man, un balini man, un attaisno man, un atbrīvo man. Kungs, piedod, ka es bēgu no nāves ielejām. Piedod, ka es bēgu no konfrontācijas. Piedod, ka es neļaujos kā māls tavās rokās. Piedod, ka es neļaujos tev izveidot no manīm par trauku tavam godam, tavai slavai. Piedod, ka es esmu kaut kur apstājies. Halleluja, halleluja. Kungs, tavu žēlastība ir no jauna šodien. Tu dzirdēji, Kungs, katru sirdi šajā brīdī. Tu dzirdēji katru lūgšanu. Svētais Gars, tu, kas palīdz iekarsties, tu, kas palīdz atgriezties. Paldies, ka tu darbojies vēl vairāk nekā mēs lūdzu un spēj saprast. Jo tu pravietoji mums šodien, ka mēs no šejienes šodien aiziesim savādāk, nekā mēs esam atnākuši uz šejienu. Halleluja, halleluja. Slava tev, Kungs. Slava tev, Jēzus. Slava tev, glābējs. Jā, Jēzus vārdā. Mēs padzenām visu nosodījumu, visādi veidi, ienaidnieki, pašu nožēli vai vēl kaut kāds dvēselisks izpausums, lai tās netraucē notikt garīgiem procesiem, garīgām lietām. Jēzus Kristus vārdā. Svētī katru. Un lai mēs pasludinām, tu aizies no šīs vietas. Pēc tikšanos ar Jēzu Kristu, tu būsi savādāks. Tavu lēmumu būs citi. Tavs izvēles būs citas. Tava valoda būs cita. Tava stūre būs pagriezta citā virzienā. Tavas domas būs nofiksētas. Un ienaidnieku domas būs arestēts. Ienaidnieku domas būs arestēts. Un ienaidnieks tiek atmaskots mūsu dzīvē, tiek atbruņots mūsu dzīvē. Un mēs sākam stāties pretī vēlnam. Un mēs sakam, nē vairs taviem meliem. Nē vairs tavai ietekmei, nē vairs taviem cikliem un taviem lāstiem, nē vairs taviem meliem par mūsu ģimeni, par mūsu bērniem, jo mēs ticam, ko Dievs saka par mūsu bērniem, ko Dievs saka par mūsu laulību, ko Dievs saka par mūsu nākotni, ko Dievs saka, kas mēs esam. Halleluja! Halleluja! Ļauj, lai viņa vārds ienāk tevī. Ļauj, lai viņa vārds atdala tavu dvēseli no tava gara, no tava prāta, no taviem locekļiem. Ļauj, lai tas vārds dara šo atdalīšanas darbu tavā iekšienē, kas ir tumsa un kas ir gaisma, kas ir viltus un kas ir patiesība. Ļauj, lai tas vārds kopā ar Svēto garu, lai notiek šī apgraizīšana, lai notiek šī tīrīšana, lai notiek šī dārzā, šo zaru apgriešana. Ļaujies šiem procesiem. Amen.
Halleluja. Halleluja. Mēs nerunājam par augļiem, mēs runājam par saknēm šodien. Mēs runājam par saknēm, par tavu pamatu tavai dzīvei. Un par lietām, kas mainīsies ilgtermiņā. Mēs nerunājam par to, lai tu šobrīd justies labi. Mēs runājam par to, lai tev ilgtermiņā, ne tikai tavai dzīvei, bet lai tas tavi lēmumi šodien ietekmē tavus bērnus. Tavi lēmumi ietekmē nākamās paudzes. Tavi lēmumi ietekmē vietu, kur tu dzīvo, kur tu strādā. Un tie lēmumi, kas ir ar Dievu, tie spīdēs tiem cilvēkiem, kas ir apkārt tavai dzīvei. Viņi nesapratīs, kāpēc tu to dari, bet viņi redzēs, kāpēc vēlāk tu to esi izdarījis. Halleluja. Oh, Dievs ir labs. Amen. Dievs ir labs. Dievs ir brīnišķīgs. Viņš mīl mūs. Viņš nepieļaus tev vēlnam mocīt. Viņš nepieļaus tev dzīvot maldīties. Viņš neļaus tev ciest vairāk par to mēru, ko viņš ir nolicis. Viņš saka, pietiek, kad viņš saka pietiek, tad arī pietiek. Kad viņš saka, tam ir gals, tad tam ir gals. Jānāk pārmaiņām, jānāk jauniem laikiem, jānāk jaunam sākumam, jānāk restartam, amen, jānāk pārmaiņām. Ja ir lietas, kas nestrādā, nemēģini lūgt, lai viņš sākt strādāt. Es pateikšu vēl vienu vārdu. Viss vecais ir pagājis, 2. Korintiešu 5:17. Viss vecais ir pagājis. Viss ir tapis jauns. Un es paskaidrošu, ko es saņēmu caur šo vārdu. 3 lietas. Pasaka 3 lietas. Pasaka savam kaimiņam 3 lietas. Pierakst 3 lietas. Pirmā lieta ir lietas, kas beigsies tavā dzīvē. Pierakst, ir lietas, kas beigsies un viņas vairs nebūs. Ir lietas, ko Dievs apstādina un viņš negrib, lai tu velk to līdzi. Viss pietiek. Tas beidzās tavā dzīvē. Vai tā ir slimība? Vai tas ir vieta, kur tu atrodies? Vai tie ir draugi, ar ko tu iet uz kompromisu? Varbūt, es nezinu. Bet pietiek. Kaut kādas lietas beidzās. Viņas ir pagātnē. Ar viņām vairs tu tālāk uz priekšu netiks. Pirmā lieta ir vecās lietas, tās beidzās. Otrā lieta ir lietas, kas būs tās pašas, bet jaunā veidā. Ir lietas, kuras vairs nedarbosies, varbūt lūkšanas būs lūkšanas paliks, bet būs savādākā veidā. Dievkalpojumi paliks, bet varbūt būs savādākā veidā. Tavu ikdienas dzīve paliks, bet būs savādākā veidā. Dievs dara jaunas lietas. Dievs jaunā veidā dara lietas. Amen. Piemēram, mums ir tāds pārmaiņas mēbeles mums mājās. Ir mēbeles, ko mēs nopirkām pilnīgi jauns, kuras mums nebija. Ir mēbeles, kuras mēs atjaunojam, nokrāsojam, sakārtojam. Un ir mēbeles, kuras mēs metam ārā. Saprotiet? Ir jaunas lietas, ir vecas lietas, un ir atjaunotas lietas. Amen. Un trešā lieta pierakst. Nāk jaunas lietas tavā dzīvē, pie kurām tu neesi pieredzis, kuras tev būs jāapgūst, pie kurām tev būs jāpierod. Amen. Un lūdzu, nebeidz no jaunām lietām, ko Dievs dod tavā dzīvē. Tas prasīs, kā es jums varu pateikt, man arī jauns telefons, jau kādu laiku ir, kā es mocījos, lai saprastu viņu.
Es tā biju pieradis pie savu veco telefonu. Tā ir cits sistēma, un es ātrumā vairs nevaru izdarīt to, ko es varēju izdarīt ar veco telefonu. Es bieži nonācu tādās stresa situācijās, jo es nemāku ar šo jauno rīkoties. Kaut gan viņš ir labāks, kaut gan viņš ir daudz spēcīgāks, bet es nemāku, es nezinu, kā darboties ar šo jauno telefonu. Varbūt Dievs tev iedos jaunu dāvanu, tev būs jāiemācās, kā ar viņu darboties. Dievs varbūt tev iedos jaunus draugus, bet tu nezinās, kā ar viņiem draudzēties, bet tev būs jāiemācās. Un šī draudzība ne tikai mainīs to otru, bet tā mainīs arī tevi. Un ja tu saproti, ka Dievs dod jauno draudzību, nestāv tam pretī, nebeidz no tā. Bet esi tāds, kas ļaujies pārmaiņām. Amen. Ir lietas, kas nāk jaunas tavā dzīvē. Dievs uzticēs tev jauns cilvēks, kam kalpot. Dievs uzticēs jauns cilvēks, kam evanģelizēt. Es izstāstīšu vienu Dievu vārdu situāciju par Lācaru. Marta un Marija. Lācars ir uz miršanas gultu. Marija ar Martu aizsūta kalpotāju, lai pasaka, lai Jēzus fiks nāk, jo viņš vēl var uzspēt. Kāpēc? Kāpēc viņš sauc Jēzu? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņš ticēja, ka Jēzus var dziedināt. Tā bija viņa ticības līmenis. Tas bija viņa ticības līmenis, ka Jēzus var dziedināt. Kāpēc Dievs strādāja pret viņas ticību? Kāpēc Dievs apstādināja Jēzu 2 dienas un neļāva viņam iet, līdz kamēr tur vairs nav nekādas cerības? Līdz kamēr mēs sakam, ko tā nu vairs? Tā jau tikai kaut ko Dievs var izdarīt. Līdz kamēr mūsu kontrola beidzās, mūsu instrumenti beidzās, mums viss beidzās. Un viņš saka tā, un Jēzus atnāk pēc 2 dienu. Un viņš saka, ja tu būtu bijis ātrāk, tu būtu bijis varējis dziedināt. Ja tu būtu bijis, ja tas brālis un māsa būtu darījis to vai šo, ja vīrs būtu darījis šito vai vēl kaut ko, ja darbā priekšnieks būtu darījis šā vai tā, būtu viss šodien savādāk. Bet Jēzus mums šodien ikvienam atbild, ja tu turpinās ticēt man, arī šī situācijā, arī šajā bezcerībā, arī šajā tuksnesī vai tukšā vietā, ja tu šodien vari uzticēties man, tad tu redzēsi Dieva varenību šajā situācijā. Varbūt tev nav ticība šai situācijā, bet turpini nākt pie viņa, turpini ticēt viņam, un tu redzēsi, kā Dievs izmainīs šīs dienas situāciju. Dievs, viņš ir mīlestība. Viņš bija ar tevīm pirms problēma sākās. Viņš brīdināja tev par šo problēmu. Viņš mēģināja atcelt šo problēmu ar taviem lēmumiem, izvēlēm, bet problēma atnāca vienalga. Viņš bija ar tevīm, kad tu biji problēmas vidū. Viņš tev stiprināja, mierināja, ka viņš tev atstājis pamets. Un tad, kad problēma beidzās un meitiņa Jairam ir nomirusi un Lācars ir beigts, Jēzus ir ar tevīm. Izdarīt kaut ko tādu, ko tu neesi redzējis savā dzīvē līdz šim. Viņš tev grib iedot jaunu ticības līmeni. Kad tev liekas viss par vēlu, ja tev liekas viss ir palaists garām, tad Dievs saka, tagad es sāks darboties. Tagad skaties, ko es varu izdarīt ar tavu situāciju. Amen? Mēs redzam 3 brīnums augšām celšanās evaņģēlijā, un mēs redzam pirms
bērēm. Jēzus pirms bērēm viņš aiziet pie šīs Jaira meitiņas. Uzceļ augšā no miroņiem. Jēzus citā vietā atnāk bēru vidū, kur sieva apglabā savu dēlu. Viņš apstādina bērns pa vidu un izdara brīnumu. Un pie Lācara, kad viss bērs jau ir beigušās, viņš atnāk. Tagad man ir laiks. Ja tu vien ticēsi Jēzum Kristum, viņš tev var pasargāt no nākamās problēmas. Viņš var būt ar tevim problēmu vidū, un viņš arī būs ar tevim pēc tās problēmas, lai izdarītu kaut ko jaunu tavā dzīvē. Amen? Un tagad tu tic tam vārdam. Visas lietas Dievs var vērst par labu tavā dzīvē. Amen? Un viņam ir viens vārds, ko mums šodien vajag noticēt. Jēzus nav tikai dziedinātājs. Jēzus ir augšām celšanās. Jēzus ir augšām celšanās. Jēzus teica, es esmu dzīvība un augšām celšanās. Tev ir mirušie kauli, iedod Jēzum. Tev ir mirušas situācijas, iedod Jēzum. Tev ir mirušas attiecības, iedod Jēzum. Tur nāks dzīvība par to. Amen. Jēzus ir augšām celšanās. Amen. Lai kas būtu noticies līdz šai dienai, un vēl vairāk, ir ļoti svarīgi. Ja mums ir nožēla, atgriešanās, Dievs saka, es esmu gatavs. Dod man savus pelnus. Dod man salauztos gabals. Kas tev ir, dod man? Dod man savus lūkšanas tagad. Dod man savu sēklu tagad. Dod man, kas tev ir. Es izdarīšu brīnumu ar to, kas ir man. Iedod manās rokās. Amen. Un Dievs izdarīs brīnumu tavā dzīvē. Un vēl viens vārds ir viņam, ko mums šodien jāpaņem. Viņa vārds ir brīnums. Viņa vārds ir brīnums. Amen. Amen. Vai tu tic tādam Dievam? Mums nevajag ticēt tikai tam Dievam, kas ir darbojies tavā pagātnē. Dievvārds saka, dvēseli neaizmirst, ko viņš tev labi darīs. Teic to kungu. Neaizmirst par pagātni, ko viņš ir darījis. Bet Jēzus teica, es esmu šodien un tagad. Mums nevajag to Dievu, ko Izraēla tauta uztaisīja par elku. Tas Dievs, kas izved no Ēģiptes. Mēs to pielūdzam. Mēs pielūdzam pagātnes Dievu. Mēs pielūdzam iepriekšējo gadu Dievu. Mums šodien jāpielūdz tas Dievs, kas ir dzīvs šodien. Kas darbojas mūsu dzīvē šodien, ko viņš runā uz mums šodien. Un mums jāpielūdz tas Dievs, kas jau darbojas tavā nākotnē. Mums ir nākotnes Dievs. Amen. Mums nav jābūvē pagātnes elku nosaukumu. Amen. Mums ir jāpateicās Dievam par to. Amen. Vai tu paņem kaut ko šodien savā dzīvē, savā sirdī, savā ģimenē? Amen. Lai viss tas, ko Vēlns ir uzbūvējis, lai tas ir salauzts, lai tas ir izārdīts. Jēzus teica, es esmu atnācis, Jēzus saka šodien, es esmu šeit atnācis caur Svēto garu, lai izārdītu Vēlna darbus, lai izārdītu domas, lai izārdītu tos lēmumus, lai izārdītu tās slimības, kas ir mūsu ķermenī, lai izārdītu tās čūsku indi, kas ir mūsu prātā, lai izārdītu Vēlna darbus, lai izārdītu tās diagnozes, kas mums sakarināts uz ausīm, lai izārdītu tās bezcerības, kas ir mums iepotēts par nākotni, izārdīt Vēlna darbus. Amen. Viņš ir tas, kas izārda Vēlna darbus. Amen. Un šeit vajag tavu līdzdarbību.
stāvēt pretī vēlnam. Amen. Amen. Zini, kā tas ir? Tad, kad tu iet tumšā virtuvē, un tu zini, ka tur prusaka darbojas, un tu ieslēdz gaismu. Un tad, kad ieslēdz gaismu, prusaka pa visām malām. Un kas notiek, kad tagad Dievs ieslēdz savu gaismu tavā? Tie prusaki, kas ir šeit, uz visām malām. Kukaiņi uz visām malām. Viņi nevar ciest to gaismu. Viņi nevar ciest to svētumu. Amen? Ļauj, lai tā gaisma spīd. Amen? Dievvārds teica, un tad, kad tu stāvēsi pretī vēlnam, zini, kas tur rakstīts? Viņš bēgs no tevīm. Tāpat kā šis prusaks. Bēgs ar šausmām no tevīm. Viņš teiks, te jau vairs nav vērts dzīvot. Pie šo jau vairs viss nervi beidzās, ka viņš sāk lūgt. Tu sāk ar savu autoritāti, es meklēšu citu vietu. Te vairs nav vērts ar šito psiho, ar šito radikālu, ar šito trako, te pārāk daudz uguns. Te baigi karsts ir. Es tik karsts, ka tā muša nenosēžas uz tevīm. Ka viņi tikko nosēžas, viņš sadedzina savus kājas. Esi karsts. Amen. Lai tā gaisma spīd. Halleluja. O rabašikiri bidikijā. Pasaka kungam, es esmu gatavs. Kaut kādas vecas lietas atstāt savā dzīvē. Es esmu gatavs. Ļaut tev pārmainīt lietas manā dzīvē. Es esmu gatavs mācīties, pieņemt jaunas lietas savā dzīvē. Kungs, palīdz man būt par mālu tavās rokās, būt par koku tavā dārzā, būt pārmācītam, būt atjaunotam, būt sagatavotam, būt izturēt šos spiediens, lai mūsu ticība ir pārbaudīta, lai mēs ir sagatavoti grūtiem laikiem, lai kādi viņi arī būtu. Paldies tev, Dievs. Tu esi uzticams. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Tu, Dainus, kaut ko grib pielikt? Nav nekas tāds, jā? Ronnie, maybe we can pray for people? Yes? Mēs vēl varētu kalpot ar aizlūgšanām. Ja kāds vēlas, lai par viņu aizlūdz. Bet nāc ar savu ticību. Nenāc ar tukšumu pie Dieva. Ja? Nāc, Dievs, citreiz Jēzus nedarbojas ar savu ticību mūsu dzīvē. Viņš teica, lai pēc tavas ticības notiek. Nāc ar savu, lai Jēzus var pateikt, lai pēc tavas ticības, lai tiek apstiprināta tavu ticību, lai tiek apzīmogots tas, ko tu tagad tici, tas, ko tu esi nolēmis, tas, ko tu esi izvēlējies, lai notiek pēc tavas ticības. Amen? Ronī, kam? Nāc tu. Jā. We thank God. Amen, mēs pateicamies Dievam. There's one thing you need to understand. Viena lieta jums jāsaprot. Wherever the word of the Lord is shared, Ik vienā vietā, kur Dieva vārds tiek dalīts, God proves his power there. tur Dievs savu spēku pierāda. When people receive the word, Tad, kad cilvēks saņem vārdu,
When you read the book of John chapter 1, Pirmā Jāņa evaņģēlija pirmajā in the nodaļā. beginning was the Word. Iesākumā bija vārds, The Word was with God. vārds bija pie Dieva, And the Word was God. un vārds bija Dievs. And when you continue to read, Un tad, kad tu turpini tur it lasīt, says that there was nothing he made tur ir teikts, ka viņš neko tādu neradīja, without the Word. kas nebija radīts bez vārda. So where there is no Word of God, Tāpēc, ja nav Dieva vārda, there is no works of God. tad nav Dieva darbu. Wherever the Word of God is not accepted, Tur, kur Dieva vārdu neuzņem, it will be difficult to receive blessings from him. tur būs grūti saņemt So as svētības you no have viņa. accepted the Word now, Bet tu esi uzņēmis Dieva vārdu you know, tagad. I'm happy about something. Ziniet, es par vienu lietu esmu priecīgs. Jesus told the people that have surrounded him. Jēzus sacīja apkārt stāvošajiem. He says, you are already cleansed. Viņš teica, tu jau esi tīrs, You are already clean. tu jau esi mazgāts. Not because I have laid hands on you. Ne tāpēc, ka es tev uzliku rokas. Not because I have poured oil on you. Ne tāpēc, ka es tev svaidīju rēļu. Not because I have prayed for you. Ne tāpēc, ka es par tevi aizlūdzu. Not because I made the apostles surround you Ne tāpēc, ka apustuļi viss and they apkārt tevi prayed for you ielēns. individually. Un katrs individuāli par tevi But you are aizlūdz. already cleansed because of the word. Bet tu jau esi tīrs to vārdu dēļ, ko es tev So sacīju. the greatest deliverance one can ever have on earth Tāpēc vislielākais atbrīvošanas darbs, kas vien var notikt uz is zemes, receiving the word. ir tad, kad tu saņem vārdu. Anytime you receive God's word, Ikreiz, kad tu saņem uzņem Dievu whilst the vārdu, man of God is preaching, kamēr Dievu vīrs vai sieva kalpo, and you are focused on what he is saying, un tu koncentrējies uz to, ko viņš whilst the saka, man of God is preaching, kamēr Dievu vīrs sludina, and you are not doubting in your heart, un tu savā sirdī pilnībā whilst the man of nešaubies, God is preaching, ka kamēr tu Dievu vārdu dzirdi, and you may not be insulting him in your head, un tu savā galvā viņu neapvaino, ka viņš whilst nepareizi the man of sludina, God is preaching, kamēr Dievu vīrs sludina, and you are so focused on God, un tu esi tik sakoncentrējies faith uz cometh Dievu, by hearing. un tad ticība nāk Your no faith will klausīšanās. start increasing. Un kamēr tu klausies, As tavu he continues ticība to sāks preach and pieaugt, you also listen kamēr viņš attentively. sludina, un tu uzmanīgi Now, when the klausīsies. faith gets to certain level, Tad, kad ticība nokļūst it līdz is no konkrētam more līmenim, about you. tad tas jau vairs nav par tevi. God takes over. Dievs pats paņem to That is visu. where the miracle happens. Un tajā mirklī sākas So once brīnums. you are listening to the word, Kamēr tu klausies vārdu, it will be cleansing you. viņš attīrīs It tevi. will be removing Tas debts out of your life. atbrīvos no tavas dzīves It parādus. will be breaking altars. Salauzīs visādas It will be altārus. destroying demonic activities. Iznīcinās demonisku It will be darbību. ministering healing to you. Kalpos ar dziedināšanu. It will be solving your emotional problems. Sakārtos tavs emocionālās It will be problēmas. solving your spiritual problems. Risinās tavs garīgās Even problēmas. physical problems. Pat fizisks You will problēmas. see the hand of God Tu in it. redzēsi Dieva And roku all tajā. comes as a result of the word. Un tas viss ir Dieva vārda As the man of rezultāts. God has preached to us Kamēr today, Dieva vīrs kalpoja mums šodien, I believe you have heard him. es ticu, ka tu dzirdēji I viņu. don't know the problem you came here with, Un es nezinu tavu problēmu, I ar don't kur know tu what you atnāc. need from God. Es nezinu, ko tev vajag no but Dieva. because of the word, Bet tāpēc, ka bija vārds, believe in your heart tici savā that sirdī, he has touched you, ka Dieva vārds tev ir Believe in pieskāries. your heart Tici savā that sirdī, your problem is solved. ka tava problēma ir Believe in your atrisināta. heart Tici savā that I am sirdī, not living here the same. ka es neaiziešu Because prom of the word tā, kā I bija heard. iepriekš, jo Dieva vārds If you bija did not dzīvs. learn anything, Ja neko citu remember neiemācījies, what he said today. atceries, ko viņš šodien teica. Jesus is not only God is not only the God of present. Dievs nav tikai tagadnes He Dievs. is the God of before. Dievs ir pagātnes He is the iepriekš God of the present. piedzīvotā Dievs. Viņš ir And tagadnes he is Dievs. the God of after. Un viņš ir arī nākamā, kas vēl Before būs you Dievs. came, he is there. Pirms tu vispār atnāc, viņš jau As you are bija. living now, he is still there. Tagad, kad tu dzīvo, viņš You ir will te. die and go, he will Tu still be there. nomirs un aiziesi, bet Your viņš children būs te. will take over, he will still be Tavi gone. bērni pārņems visu, Your un tu, children's viņš būs children will te. take over, he will Tavu still be gone. mazbērni pārņems visu, un The viņš miracles he būs te. performed before Tie you brīnumi, came. kurus viņš darīja kādreiz, The miracles he is performing today, tie brīnumi, ko viņš dara he šodien, will perform tomorrow. tos viņš darīs arī rīt. And so he is ready to touch you Un viņš ir gatavs tev pieskarties. if you are ready.
Ja tu esi gatavs, whatever problem, maybe you are here today, you need lai a kāda touch būtu of tava God's problēma, hand. varbūt tev vajadzīga Dieva I want pieskāra, you to get up and Dieva come front pieskāriens here. vajadzīgs. Tad nāc piecelies un I nāc want you šeit. to come here. Es vēlos, lai tu nāc priekšā. I read something in the Bible, Bībelē es izlasīju, and I'm so touched. un tas man ļoti You know, aizskāra. after Jesus, that is Matthew chapter 14. Matei 14. nodaļā, When you read down, especially from kad the tu tā verse 31 lastā down, uz leju no after 31. Jesus pantu, went into the boat with Peter, Pēters un Jēzus iegāja pie and Pētera they laivā, crossed to the other un side. viņi pārcēlās uz otru When the pusi. people saw him, Tad, kad tie cilvēki tajā they otrā krastmalā acknowledged that, ieraudzīja hey, viņu, Jesus has come. viņi atpazina, o, Jēzus ir And atnācis. they all said, Un viņi visi we sacīja, are bringing the sick people. mēs vedīsim šurp slimos. Don't pray for them, Nelūdz par but viņiem, let them touch the hem of your lai garment. tikai Let them just pieskarās touch the hem of your garment. drēbēm, lai tikai pieskarās they tev touched, drēbēm. Un as kad viņi many as pieskārās, touched Jesus' visi, kas pieskārās Jēzus something drēbēm, happened to them. kaut kas ar viņiem notika. Amen. Amen. And you know, it is strange. Un tas ir neparasti. Many of us know in the Bible Mēs daudz zinām, ka that Bībelē, it is only the woman with the issue of blood that touched Jesus' garment. How mēs many zinām of you Bībelē know to notikumu par to, ka tā asinsardzīgā pieskārās today, Jēzus today, apģērbam I'm vīlai un telling you viņa another bija thing. dzirna. It happened Bet only twice in Jesus' tikai time. divas reizes Jēzus dzīves But laikā tas it is notika. because when the woman decided Bet tad, kad tā sieviete pieņem that lēmumu, when I touch Jesus' garment, tad, kad es pieskaršos Jēzus this 12 apģērbam, years struggle will end. tad beigsies šī 12 gadu sārga un problēma. And truly, there was a miracle. Un tik tiešām bija brīnums. People heard it. Cilvēki to And they dzirdēja. said, from today, Un viņi sacīja, no šodienas, Jesus, we don't need your hand anymore. Jēzu, mums nevajag tikai tavu roku. Don't even come to us. Vispār nenāc pie We will mums. come to you. Mēs pie tevis And when atnāksim. we come, Un tā kā you atnāksim, just stand there. tad tu tikai stāv, Just labi? stand. Tikai Don't stāv. talk. Neko Don't var arī preach. neteikt. Neko var Don't call the nesludināt. Father. Nesauc tēvu. We know where our miracle Mēs is. zinām, kur tev We know noslēpums where we slēpjas. can touch. Mēs zinām, kur varam Don't touch pieskarties. our head. Nav vajadzīgs pieskarties mūsu galvai. Var nepieskarties rokai. Mēs zinām, kur slēpjas spēks. A lady touched you, Tev pieskārās viena and sieviete, her ja? 12 years problems. Un viņai bija were 12 solved. gadus problēmas, un visas We viņas know the aizgāja. secrets. Mēs zinām So they all noslēpumu. went with sick people. Un viņi gāja ar šiem And slimajiem. as many as touched Jesus' Un garment. visi, kas piegāja un pieskārās all got Jēzus healed. drēbēm, tie visi saņēma dziedināšanu. Today, the same garments. Šodien šīs Spiritually pašas is drēbes garīgi ir te. We walk by faith and not by Mēs sight. staigājam ticībā, If you have neskatīšanā. faith enough, Ja tev ir you will pietiekami be one daudz of them that is ticības, touching Jesus' tad tu garment būsi tonight, tas, kurš today before you šodien, leave. pirms tu ies prom, Amen. pieskarsies Jēzus They drēbēm. Amen. walked to him Viņi piegāja pie viņa and they touched. un viņi pieskārās. That is what I want us to do. If you have a Tas ir tas, ko problem, es you gribu, lai want tu the dari. hand of Jesus. Ja tu gribi, lai Just walk Jēzus to him. pieskarās tavai And by dzīvē, faith nāc touch the hem pretī of his pie viņa garment. un ticībā And you will see the satver miracle viņa that will drēbes, happen. un tu redzēsi brīnumu, kas Emotionally, you are notiks. not well, Ja tu emocionāli nejūties Physically, labi, there is a ja tev problem. fiziski ir kāda and you problēma, want to be prayed for. un tu gribi, lai par tevi First of all, aizlūdz, please come vispirms nāc Come priekšā. forward. Vispirms nāc Come priekšā. Nāc priekšā. You want us to pray for you. Just Ja tu come. gribi, lai mēs aizlūdzam par to, tev droši nāc priekšā. Come. Droši nāc priekšā. Jesus. Closer than a brother, closer than my breath, rescued out of darkness, rescued from my sin, my maker and my master somehow calls me friend. You are my Now, first of all, I want you to place your hand on your chest. Vispirms es vēlos, lai tu uzliec roku uz krūtīm, uz sirds. And I want you to focus on God. Un es vēlos, lai tu sakoncentrējies uz Dievu, lai In tu the book skaties of uz Acts viņu. chapter 3, Apustuļu darbu 3. nodaļā, when Peter kad Pēters and his friend were going to pray, un viņa draugi gāja lūgt, there is this cripple tur bija tas always begging for money.
tas cilvēks, kurš bija nevesels, un viņš vienmēr And ubagoja he prasīja thought it naudu. was going to be the same strategy. Un viņš domāja, tā būs tā pati stratēģija, Little ko did viņš he vienmēr know. lietoja. Un viņš pat nezināja, That day, ka to dienu he was going to receive something viņš bigger than the saņems money. kaut ko vairāk nekā Peter said, naudu. we have nothing. Pēters teica, mums nekā nav But in the līdzi, name of Jesus, get up bet and walk. Jēzus vārdā staigā. The same way today, Tieši tāpat šodien. I may not have something physical to give you, Varbūt man nav nekas fizisks, ko es tev but varu if you iedot. have faith enough, Bet ja tev ir pietiekami daudz your ticības, problem is going to be solved. tava problēma As atrisināsies. you have placed your hand on your chest, Tu esi uzlicis savu roku uz savām I krūtīm, uz want you to sirds. now pray to God. Un es gribu, lai tu lūdzu šobrīd Dievam. As the people walked to you, Jesus, Jēzu, pie tevis nāca and cilvēki, touched the hem of your un garment viņi pieskārās tavai and drēbēm received their miracle. un saņēma savu By brīnumu. faith, Ticībā with my hand on my chest, mana roka ir uz I am manas touching sirds, your garment. un es ticībā Let pieskaros this tavām emotional drēbēm, sickness lai disappear. šī te emocionālā slimība aiziet, Let the spiritual problem disappear. lai garīgā problēma aiziet, Let this pain disappear. lai šīs sāpes pazūd, Let this life issues disappear. lai manas dzīves problēmas Whatever I am aiziet, going through now, lai kam es šobrīd iet cauri. by faith, as I touch the hem Ticībā of your es garment, pieskaros tavām drēbēm, touch my life. pieskaries arī manai Touch my dzīvei, life. pieskaries manai Touch my dzīvei tajā life. brīdī, pieskaries manai Touch my dzīvei, life. pieskaries manai Touch my dzīvei, life. pieskaries manai Touch my dzīvei, life. pieskaries Lift up manai your voice dzīvei, and just pray to pacel God. savu balsu un lūdz Just Dievu, pray. lūdz Just Dievu, pray. lūdz Just pray. Dievu, Just lūdz pray. Dievu, Just pray. vienkārši Just lūdz, pray. vienkārši lūdz, vienkārši Just lūdz, pray. tikai Just pray. lūdz, Just tikai pray. lūdz, tikai Pray. lūdz, Touch lūdz. my life. Pieskaries manai Touch my dzīvei, life. Touch my pieskaries life. manai dzīvei, pieskaries my manai life. Touch my dzīvei, life. pieskaries manai dzīvei, pieskaries I manai sense dzīvei. the power of God Es strong here. izmanu Dievu spēku šeit, I spēcīgā veidā. sense the power of God Es izmanu strong and Dieva mighty here. spēku, varanā veidā God šeit. is ready to touch. Dievs ir gatavs Touch my pieskarties. life. Pieskaries manai Touch my dzīvei, situation. pieskaries manai Touch my situācijai, situation. pieskaries manai Touch my situācijai, situation. pieskaries manai the name of situācijai. Jesus. Jēzus vārdā. Just pray to God. Vienkārši lūdz Dievu. Pray to God. Lūdz Dievu. Pray to God. Lūdz Dievu. Pray to God. Lūdz Dievu. Touch my life. Pieskaries manai Touch my dzīvei. problem. Pieskaries manai problēmai. of Jesus. Jēzus vārdā. I see a hand touching many Es people redzu, here. kā daudziem jums Dieva roka pieskarās. The hand of God is touching Dieva you. roka pieskarās jums. Father, as many as needs to be Kungs, touched, ikvienam, kuram ir vajadzīgs šis pieskāriens, let them experience your lai power viņi right to now. piedzīvo šo tavu spēku Let them tieši tagad. experience your power Lai right viņi now. piedzīvo tavu spēku tieši tagad. Spirit of God, Dieva gars, move in the midst of us. darbojies mūsu vidū. Touch your people. Pieskaries saviem Touch your ļaudīm. 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 people. Pieskaries saviem In the ļaudīm. name of the Lord Jēzus Jesus. Kristus In the vārdā. name of the Lord Jesus. Jēzus Kristus In the vārdā. name of the Lord Jesus. Jēzus Kristus In the name vārdā. of the Lord Jesus. Jēzus Let there be Kristus vārdā. healing Lai right ir now. dziedināšanas Let there tieši be tagad. healing right now. Lai ir Let dziedināšanas there be tieši healing tagad. right now. Lai ir Let dziedināšanas there be healing atraisās right tieši now. tagad. Lai atraisās dziedināšanas. Jesus. Touch your people. Pieskaries saviem Touch your ļaudīm. people. Touch your Pieskaries people. saviem ļaudīm. Touch your people. Pieskaries saviem ļaudīm. Touch your people. Pieskaries saviem ļaudīm. Still continue to pray Turpin lūgt, turpin lūgt. with your hand on your chest. Ar savu roku uz sirds. I see the Lord touching his people. Es redzu, kā kungs pieskarās saviem ļaudīm. The Spirit of God is moving Dieva gars darbojās. and many people are being touched. Un daudziem cilvēkiem Dievs As pieskarās. your heart is open, Tavas sirds ir atvērta. receive your share. Saņem. Receive it now. Saņem to tagad. Receive it now. Saņem to tagad. Let the power of God touch you. Lai Dieva spēks pieskarās Receive it tev. now. Saņem to. Receive it now. Saņem to. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. Receive it now. Saņem tagad. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. Receive it now. Saņem tagad. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. Power of God. Dieva spēks. Power of God. Dieva spēks. Power of God. Dieva spēks.